bija māte. Kāpēc viņi tev atsūtīja atpakaļ? Viņi man neatsūtīja atpakaļ. Es pati aizgāju. Pat neko nepasakoju. Pat neatgriezusies. Kāpēc? Es nobijos. Nobijos? Es sapratu, ka nevaru vairs te palikt. Šeit es būšu drošībā. Arī mūsu klosteri neuzcēla, lai slēptos. No kā tu gribēji aizbēgt? Es nevaru vairs viņu redzēt. Paldies, Mās Margarete, varbūt brīvi. Marī, tu esi iemīlējusies kapteinīkam trapā? Es nezinu. Es neko nezinu. Brigita teica, ka viņš mani mīlot, bet ap mani viss sagriezās, ka mēs skatījāmies viens otrā. Tad es sapratu, ka nevar vairs te palikt. Marī, vai tev viņš patīk? Jā, man patīk, kā viņš runā, bet tad, kad dusmojas. Man patīk labsirdība viņa acīs. Man patīk, kā viņš smaida mazajai Greitai. Vai tu kaut kādā veidā izrādīji savas jūtas? Es nezinu. Man mocīja tas, ka man tur sūtīja Dievs. Māte, es neko nezinu. Es esmu gatavs vērstam. Lūdzu, palīdziet. Arī tev ir jāatgriežas. Tas, ka tu mīli šo cilvēku, nenozīmē, ka tu mazāk mīli Dievu. Kā lai es to izdaru? Lūk tā. Arī tev ir tur jāatgriežas. Esi laimīga, mans bērns.
milzīgā koncerta zālē. Kādā koncerta zālē? Pieņemsim, ka Kaltvargas koncerta zālē. Sāksim. Uz 3 un... Man sāp pierakstūši. Un kas tad tev tad pirkstīm atkal lekcijas? Nu, redz, tagad tev nesāpēs. Tagad tu atkal vari dziedāt tā līdz maksim, kā to dziedāji vakar. Pamēģināsim vēlreiz. 3 un 4. Mums vajag Marijas jaukums. Mums nevajag Marijas jaukums. Jūs varat dziedāt tikpat labi ar mani. Nu, ko jūs vēlētos nodziedāt? Marijas jaukums vienmēr sākā. Mēs nepieminēsim Marijas jaukundzi. Jūs pastaigāties. Ideāli. Vai mums ir kāda automašīna? Protams. Nu, ko jūs vēlētos nodziedāt? Do ir do, kas vienmēr dod, reku saule pamalē. Nē. To nē. Luīs, panāc mums šo. Vai tik tu neesi izspēlējis kādu no saviem jokiem ar Marijas jaukumu? Nē, tēt. Tikai tos, kur viņai pat, par kuriem viņas smējās. Tātad tu neesi likus kruptus viņas kopā? Nē, tēt. Nu labi. Bet kaut kam taču bija jānotiek. Viņa no mums aizgāja pat neatgriezīsies. Vai Marijas jaukums atgriezīsies? Nē, mīļi, es nedomāju visu. Bet viņa bija vislabākā guvernanta, kas mums jebkad ir bijusi. Ziniet ko? Jums vairāk nebūs gubernators. Patiešām, tēt? Es neesmu pārliecināts, ka tas ir labi. Jums būs jauna mamma. Jauna māte? Šreiteris jaunkundze. Jā, tas tika izlemts vakar. Kad Marijas jaukums gribēja justies labāk, viņa dziedāja. Rozes un lietus un kaķēna aste, siltītas lentītes konfekšu kaste, zālāta papīri krāsainie mīts, tās ir tās Marijas jaukums. Marijas jaukums! Bērni, esmu tik priecīgi jums atkal satikt. Man tūlīt pat jāatrod jūs tēvs. Es viņu sameklēšu. Es iešu tev līdzi. Greitel, kā klājas tām pirkstiņām? Jūs atceraties. Līza, viss kārtībā? Jā, viss kārtībā. Vai pēdējā laikā daudz telegrammu? Nē, jā. Pēc galvenais ir tas, ka tēvs precēsies. Precēsies. Ar baronesu Šreiteri. Jūs esat pārliecināti? Viņš pats mums to tikko pateica. Mēs viņu atradām. Līza, Luīs, puikas. jūs esat atgriezusies. Jā, kapteinis. Kāpēc jūs aizgājāt? Nejautājiet, šā vai tā iemesla, tā vairs nav. Georgi, neteici, Marijas jaukums atgriezusies. Kapteini, bērni rīt varēs nemācīties un braukt ceļos? Jā, es neietos. Viņi būs priecīgi. Vai atļausiet man jūs sveikt? Šreiteris jaukums, kapteini, bērni teica, ka jūs precēsieties. Tā? Baidos, ka bērni kļūdījās. Georgi, es jūtu, ka man ir jāsāk šāds somas, jo es atgriezīšos viņai. Man plāni mainījušies. Ko tu tev saki? Ja tu tā jūti, tad tev tas ir jādara. Es pateikšu Francim, lai viņš tagad laukā. Nē. Visu labi, Elza. Es atvainojos, ka pateicu ko tādu, ko nevajadzētu teikt. Jā, bet pateicāt to īstajā laikā. Bērni teica, ka jūs precēsieties ar baronesu Šreiteri. Mēs nolēmām, ka par šo ceļu neiet. Māte teica, ja Dievs aizver durvis. Es zinu, viņš atver logu. Arī kas lika jums atgriezties? Māte teica, ka katram pašam savs ceļš jāmeklē dzīvē. Tieši, ka mēs to atrodam, mēs nezinām, ka tieši šis ir īstais. Ir vajadzīga liela drosme, lai uzticētos savām jūtām.
nedēļas es spēju domāt tikai par jums. Jūs esat pilnībā mainījuši man dzīvi. Man teikt, ka es jūtos tāpat? Marija, vai jūs būtu vienmēr gatavi būt kopā ar mani? Tas ir mans lielākais sapnis. Tad sāksim īstenot šo sapni. Vai ir kāds man lūk tavu roku? Kāpēc mums to nepajautāt bērniem? Skatieties! Kalnsbergas festivāls 1938. Šeit ir arī jūsu vārdi. Līza, Frīderiks, Luīza, Brigita, Kurts, Marta un Grētela. Kāpēc Selžus pēdējā? Tāpēc, ka tu mums esi galvenā. Līza, es paļaujos uz tevi. Tad parīt 11. visam ir jābūt gatavam. Dekvēlēr kungs, kas man nepalīdzētu, ir atnācis kāds kungs un tiek zināt, kāpēc mēs neesam izdevuši no karogu. Hei! Es mēģināju paskaidrot. Netrokšņot! Kur ir kapteinis von Traps? Kas tad to var zināt? Cik es sapratu, viņš ir sadevies medus mēnesī. Nav laika jokiem. Ir jau 3 dienas, kopš Austrija pievienots Vācijai, kur šī ir vienīgā māja visā provincē, virs kuras neplīvo 3. Reicha karogs. Tas ir tas, ar ko melno zirni nekojas? Brīdite! Jūs uzdīksties šajā mājā tā runāt. Kas jūs esat? Es esmu Maksimiliāns Dekvēlērs, kultūras un izglītības ministrijas 1. sekretārs. Tas bija vecās valdības laikos. Vecās valdības laikos es biju 3. sekretārs, nu es esmu 1. Lieliski! Tad arī jūs pavēlēsiet kapteinim izkārt karogu. Kapteinis man Traps neļāva. Es gribēju teikt, ka man ir jādara tikai tas, ko pavēlējies kapteinis man Traps. Klusu! Jūs darīsiet to, ko pavēlēsim mēs, un arī kapteinis tam piekritīs. Hei! Čau! Šajās dienās visi ir dusmīgi. Tā ir tēva bagāža. Jā, viņi ir atveduši. Bērni, jūs mums tik ļoti pietrūkāt. Kas jums pietrūks vairāk? Jūsu dziedāšana. Maksī, tas ir labi, ka tu esi šeit. Es daudz ko vēlos uzzināt. Jūs atbraucāt tieši laikā, lai redzētu, kā mēs dziedāsim. Šo piektdienu, Kalnsbergas festivālā. Maksī, tas ir tavs pirks. Dāvanas! Jā, es tieši gribēju par tevi runāt par šo. Ak, tad tā. Jā, nu, Georgi, man vispirmā izdevās iekļaut festivālu programmā. Festivāla komisija bija sajūsmā par viņiem. Iedomājies 7 vienas ģimenes dziedoši bērni. Bet ne manas ģimenes bērni. Bet tā būs festivāla sensācija. Nē, tik labus vārdus es vēl nekad nevienu par vienu mākslinieku nebiju dzirdējis. Un ko viņi teica? Wow.
Tur ir iespējama Georgi pat nākotne. Par to nevar būt nerunas, Maksi. Georgi, Ja tas sagādā cilvēkiem prieku. sabrauc klausītāji no visas pasaules. Es tam nepiekritīšu. Georgi, veici, Austrijas dēļ. Austrijas vairs nav, Maksi. Nu, pievienošana notika bez asins izliešanas. Pusi vismaz par to pateica. Pateicīgi par pievienošanu. Marija, tev jāliek Georgam domāt, ka ir vajadzīgs kompromiss. Nē, Maks, Tas slikti beigsies, tev tas ir jādara. es nevaru viņam to prasīt. Labi, tad es runāšu pats. Kapteinim telegramma. Rolf, sveiks! Rolf, man prieks tev beidzot satikt. Man ir telegramma kapteinim von Trappam. Tu vari droši dot man. Es aiznesīšu. Man ir pavēle to nodot tieši viņam rokā. Nu, man jau svaras. Man ir pavēle! Muļķi, viņi ir precējušies. Frans. Šī te jānodot tieši kapteinim rokās. Nu, arī Francis? Jā, arī Francis un arī es. Ik viens plašajā Honnebergā, protams, izņemot vērā no kapteina von Trappu, bet ja viņš vēlēs savu labu, arī viņš nostāsies pareizajā pusē. Nerunā tā. Un ja viņš to nedarīs, tad viņam ir labāk aizbraukt no šīs valsts. Raudi, cik tu gribi, bet atceries. Atceries, ko es teicu, pirms nav par vēlu. Līdz neraudu. Kā viņš uzdrošinājās runāt tādā tonī? Iespējams, viņš nedraudēja tēvam. Iespējams, viņš tikai tēvu brīdināja. Es nebiju domājis, ka izvēles brīdis pienāks tik drīz. Pēdējiem piedāvā man iestāties 3. Reicha kara flotē. Es piekritīšu visam, ko tu teiksi. Paldies tev. Es zinu, ko es darīšu. Es atteikšos. Protams, Mums ir jābrauc prom no Austrijas. tev jābrauc projām šogad. Es nekur nebraucu bez tevis un bērniem. Un mēs nevaram paspēt sakrabāt plāns tik ātri. Mums ir jāizstrādā plāns. Kapteini, 3. Reicha admirāļa von Schreiber vārdā jūs vēlas redzēt Zellerkus. Es sūtu viņu iekšā. Es sameklēšu bērnus. Kas noticis? Kāpēc viss pagams pilns ar alpu strādniekiem? Zellerkungs. Šeit mēs varēsim parunāt. Es domāju, jūs esat pazīstams ar Developku. Mēs pirms 3 dienām aizsūtījām jums telegrammu. Es biju izbraucis un to saņēmu tikai tagad. Kā jau teicu, tev es mācīsies. Jums tiek piedāvāts ļoti augsts postenis mūsu kara flotē, tā kā telegrammai nesakoja atbildi. Vīrspavēlniecība mani personiski aizsūtīja jums pakaļ. Es saprotu, kāds gods man tiek izrādīts, bet es neesmu paspējis vēl to apsvērt. Jums nekavējoties jādodas Bremershāfenas kara bāzi. Tūlīt pat. Georgi bīstos, ka tas nebūs iespējams. Zellerkungs, iepazīstieties, mana sieva baronese von Trapp. Zellerkungs, mums visiem piekdienas vakarā jādzēr Karlsbergas festivālā. Dziedošā von Trappa ģimene. Tev programma. To rīko Izglītības un kultūras ministrija. Dienas vakarā. Tas tā varētu būt. Jums nekavējoties jādodas uz Bremershāfenas kara bāzi pēc koncerta. Bet šeit ir minēts tikai bērnu vārdi. Šeit ir minēta dziedošā von Trappa ģimene, un es esmu tās galva. Grūti ticēt, ka jūs dziedāsiet. Ticēt vai neticēt, tā ir jūsu darīšana, Zellerkungs. Nu labi. Kas tad ir tas, ko jūs dziedāsiet? Jums ir visas iespējas atnākt un paklausīties.
Heil! Gatavoties koncertam. Man vēl jāizķem autobusus. Paldies, dāmas un kungi! Paldies! Mūsu festivāls tuvojas noslēgumam. Un cienījamā Von Trapa ģimene varētu atkārtot savu priekšnesumu, jo ilgu laiku nebūs iespējams jums vairs dzirdēt. Nu pat es saņēmu ziņu, ka kapteinim Von Trapam būs jādodas pildīt savu pienākumi Trešā Reiha kara jūras flotē. Tāpēc jūs varētu atkārtot savu priekšnesumu. Un vēlreiz, Von Trapa ģimene! Maria, un cull, in cull, in poc de sol,
sagaidījuši augstu cienījamās žūrijas lēmumu. Sāksim ar 3. vietu. 3. vieta. Hedvegeras dziedāšanas biedrības duetām ar aplausiem! Otrā vieta piešķirta Šveigeres jaunkundzei, Svētās Agates baznīcas kora pirmajai solistei. Un pirmā vieta. Festivāla augstākā balva pienākas Fon Trapu ģimenei! Fon Trapu ģimenei! Fon Trapu ģimenei! Nāciet šurp. Slēpieties tur. Palikušas tikai 5 stāvs neplānotas. Nu vairs nebūs jūri. Mēs atvainojamies, Mārka, ka iejaucām nosteikti tādās nepatikšanās. Vai tad šis nav dievenās? Ir mīlīt, ir. Jums visiem jābūt ļoti klusiem. Mēs tūlīt atgriezīsimies. Dievs būs ar jums. Mēs varēsim iet mājās. Nē, mīlīgs, nedomāj visu. Mums priekšē tāls ceļš. Līza, mums labi, ja mēs visi turēsimies kopā. Te neviena nav! Labi, ejam tālāk! Viņi ir prom. Es automašīnu paslēpu citu mežā. Mēs stulīt dosimies prom. Autobils neterēs. Uz ceļa ir atstāta sargi. Es noklausījos jūsu sarunas. Visi ceļi ir bloķēti, robežas tiek slēgtas. Georgi, es pazīstu šos kalnus tāpat kā dārzu. Un tu arī, ja mēs tiksim pāri kalniem, mēs būsim Šveicē. Ja jūs iesiet ar prieku un jūs vadīs miers, kalni un pakalni priekšā sāks dziedāt.